Kā jau raidījuma sākumā minējām, šī diena būs veltīta pilnīgi visiem, jo ir starptautiskā ģimeņu diena. Un tagad pie TV ekrāniem aicinu kungus, jo tūdaļ stāstīsim par to, kāpēc ūdens ieguvēja labāk izmantot dziļurbumus un kādas ir to priekšrocības. Artēziskais urbums, jeb dziļurbums, ir viens no piemērotākajiem ūdens iegūs veidiem privātmājā, jo tādējādi var iegūt tīru, kvalitatīvu dzeramo ūdeni no dziļākiem zemes slāņiem, jo dziļāks urbums, jo ūdens kvalitāte un tīrīgums palielinās. Piedāvājam mēs dziļurbumus, ja? Tas ir parastā valodā runājot akkurpšana. Tā kā agrāk raka ar lāpstiņu, bet tagad vēl vienā otrā vietā arī to dara. Ja? Bet mēs piedāvājam tā, lai tas process būtu ātrāk, ja, un kvalitatīvāks, tad mēs urbjam. Uzņēmumā AB Geo strādā meistari ar vairāk nekā 30 gadu darba pieredzi šajā jomā. Pamatojoties uz plašo pieredzi, meistari spēja tikt galā ar augstākās sarežģītības objektiem. Uzņēmums spēja nodrošināt dziļurbumu izveidi līdz 400 metru dziļumam visā Latvijas teritorijā. Priekšroku dod darbam ar nerūsējošu metāla caurulēm, kas garantē urbumu kvalitāti un mūža ilgumu. Kā tad notiek šis urbšanas process? Darba stienas griež ar skalošanu dubļu sūkni. Skalo visu, ko samaļ tur druptinātājs, ja, visu to izskalo ārā un bedrē nostājās. Ja. Un atkal sūknis ņem no tās bedres tīro duļķu un atkal dzen caur instrumentu lejā un skalo augšā visus tos šlamus. Visvienkāršākais un lētākais ūdens iegūs veids ir iesistā cauruļveida aka jeb spice, kas uztver virsējos gruntsūdeņus. Taču jāņem vērā, ka, ja izvēlas šo metodi, ūdens ieguvēja izmantotais slānis ir vāji izolēts no virszemes ūdeņiem, tāpēc bieži problēmas rada bakterioloģiskais piesārņojums un saimnieciskās darbības radīts ķīmiskais piesārņojums. Dziļurbumu gadījumā tā nav. Galvenais, kas ir priekš mums? Vai mēs varam iebraukt ar mūsu lielo tehniku, ja? Jo, piemēram, kaut kādos dārziņos, mazdārziņos, ja tā rūma tik maziņa ir, ja, ka vienkārši nevar izgrozīties. Ja? Tā jāņem vai no ar to mazo aparātiņu spicīti, ja? Un otrs, kas mums ir vajadzīgs ūdens priekš urpšanas. Ja? Ja ir kaut kāds grāvis vai no kaimiņu sarunā, ja, tad ir ļoti labi. Nu, ja nav, tad, ja vedam klāt, tas bišķi sadārdzina mums to procesu. Vadoties pēc ģeoloģijas kartēm un uzkrātās pieredzes, speciālisti nosaka aptuveno urbumu dziļumu pirms darba uzsākšanas. Mums ir saglabājies liels arhīvs, tur ap 50 grāmatām, visi jau to līdzi nevar paņemt. Principā visa Latvija ir pāri krustām šķērsām, ja, un arī pēc savas pieredzes, ja, mēs zinām, cik to dziļumu. Un apmēram varam pateikt, kāds tur būs ūdens. Ja. Vai kaļķens no dolomīta, vai dzelžens, ja tur no smilšakmeņa kaut kāda, vai atkal kaļķis un dzels kopā. Ja. Ir retas vietas, kur ideāls ūdens ir pilnīgi ideāls, tā kā pēc filtriem. Ja. Uzņēmums piedāvā ūdens ķīmiskā sastāva noteikšanu certificētā laboratorijā. Ja tas ir nepieciešams, speciālisti iesaka atbilstošākos filtrus, kā arī nodrošina ūdens sūkņu uzstādīšanu. Nodrošina urbumu pases un licences. Savam veiktajam darbam nodrošina oficiālu garantiju. Pieredze noteikti ir liela nozīme. Ja? Es strādāju no 89. gada. Kopā ar Aivaru mēs strādājam kādreiz pirmajā hidroģeoloģijas centrālajā ekspedīcijas startpielā. Mēs no turienes visi tie profesionāļi ir nākuši. Ja. Uzņēmuma AB Geo meistari norāda, ka uz dziļurbumu rēķinu nevajadzētu ekonomēt. Nav pareizi vadīties tikai pēc piedāvātās cenas. Ir jāizvērtē piedāvātais serviss, sniedz vai nesniedz garantiju savam darbam un kāda ir darbinieku kvalifikācija. Jo kvalitatīvs dziļurbums kalpos visam jūsu mūžam. Protams, ka es lepojos. Ja. Agrāk urpšanas meistari, tas vēl agros PSRS laikos staigāja ādas mēteļos ar portfeli, kirzas zābakos. Un uzreiz pa gabalu varēja redzēt, ka tas ir urpšanas meistars. Ja. Tagad mēs visi tādi vienādi esam. Bieži ir gadījumi, kad ir steidzami nepieciešams izveidot dziļurbumu, bet vajadzīgie līdzekļi vēl nav sakrāti. Saprotot savu klientu vajadzības, kompānija piedāvā arī līzingu. Artēziskās akas izbūve ilgst vairākas dienas, atkarībā no tās dziļuma un ierīkošanas sarežģītības pakāpes.